Lūk, šī skrūve ir jānomaina, dosies līdzi, jādodas līdzi dugām. To vajag citu ielikt. Te ir 2 stūkas, kuras ir jāieliek. Un te apakšējam stiprinājumam paliek oriģinālā skrūve. Jāatstāja. Tad jānomaina tikai augšējā. Var redzēt. Un šī apakšā, kas ir garā skrūve, tas sanāk tieši zem ātruma pārslēdzēja kepiņas. Lūk, šī arī jādodas līdzi garākai citai skrūvei. Tā jāņem ārā, bet ir jāuzmanās. Šīs dugas ir no R versijas, un ja jums tā ātruma pārslēdzēja kepiņa būs zemāk, viņa atspiedīsies pret dugu. Jūs nevarēsiet pārslēgt ātrumus, tāpēc, ja jums ir X versijā, var arī citas dugas nopirkt. Un vēl jums ir jānomaina šīs lūk skrūves, kur stipri kāpslis turās. Te ir, kur var redzēt, liekas 2 stulkas, viena te un otra augšā, jā. Tas 2 stulkas ieliekās iekšā. Un tad tā kepiņa paiet uz āru drusku. Un kad tu bremzē, viņa, nav tuvu dugai. Var normāli nobremzēt. Tā nekas tur nav. Un kur šī skrūva jaunā, kur es teicu, apakšā jānomaina. Un šī cauri visam iet. Viņai nav nekādu ne tulku, nekā, vienkārši skrūve kā skrūve. Te stiprinājumu, kā no tās puses rādījumu. Redzēt, jā. Nekā sarežģīta, bet es saku, jāraikinās ar to. Bremžu kājiņai nekas netraucēs, bet otrā pusē var atspiesties, ja jums uz zemi ir tā ātruma pārslēdzēja kepiņa, var atspiesties pret dugu. Bet tā, dugas normālas, es domāju.